Aizsvars Bindars, TV3 ziņas. Tāpat laikā Rīgas doma pieņēmusi lēmumu dubultot šogad atvēlēto finansējumu latviešu valodas bezmaksas kursiem. Cilvēku interese ir tik liela, ka pašvaldība te nejaudā to apmierināt. Doma atbalstījusi 6 projektus valsts valodas mācīšanai, tam novirzot 66 000 latu. Par šo summu latviešu valodu bez maksas varēs mācīties 1130 rīdzinieku. Mēs pieliksim klāt vēl 100 000, lai palielinātu to cilvēku skaitu, kas varēs apgūt valodu, un plus paralēli mēs piedāvāsim kursu vēl konkrētam profesijām. Piemēram, mēs esam runājuši ar ministriju, tie varbūt valsts policijas darbinieki, kas strādā Rīgā. Zīmēt, rakstīt, lasīt. Tiešām esot neredzēt lielu. Visas apmācību grupas nokomplektētas zibenīgi. Piemēram, uzņēmumā Intas Straubergas valodas centrs, kur Ušakovs šodien bija iegriezies. Visas brīvās vietas kursos bija rezervētas jau pirmās pieteikšanās dienas laikā. No 3 valsts augstākajām